Sveiki! Es esmu Linda, un es veidoju saturu latviešu valodā par un ap mašīnu izšūšanu. Šīs dienas jaunais video būs par Bernina B570. Tā ir mašīna 2 vienā, ar to var gan šūt, gan izšūt. Un tā kā izšūšana man ir sirdī tuvāka, tad sāksim tieši ar izšūšanas daļas apskatu. Šodien apskatīsim Bernina B570 izšūšanas daļu tieši. Manā gadījumā šī ir limitētā versija, skaistā, ar puķītēm, bet arī parastajai daļai tur tās atšķirības nav, parastajai versijai, tās atšķirības nav lielas, protams, atšķirība ir izskatā, un arī mašīnā iekšā jau, kas nāk dizaini, šai mašīnai ir konkrēti atsevišķi specializēti dizaini daži, bet tam nav liela nozīme, jo mēs mākam, ja nemākam, tad varam iemācīties, ievietot dizainus, nopirkt, iegādāties, atrast internetā un ievietot šos dizainus izšūšanai mašīnā. Un arī šūšanas daļā tur, manuprāt, nedaudz ir atsevišķi dūrieni, kas ir tieši šajā versijā. Tie ir dekoratīvie dūrieni, kas ir šajā versijā, bet nav parastai versijai, bet tas arī nav būtiski. Ja jums ir iegādāta parastā B570 vai arī plānojat iegādāties, viss pārējais atbilst tieši šai versijai. Pirmais, ko es daru, cevišķi, ja ir mašīna ilgāk stāvējusi, vai ir intensīvi strādāts, vai ir strādāts, piemēram, ar kādiem pūkainajiem audumiem, vai ar kaut ko. Nu, arī izšūšana ir intensīvs darbs, jo tur ir liels ātrums, daudz dūrieni, un principā pēc katra tāda kārtīga darbiņa, vai arī pirms nākamā darba, atkarībā kā nu kuro reizi sanāk, mašīnīti es iztīru un saeļļoju. Manā gadījumā man ir šāds te mazais putekļu sūcējiņš no Temu. Diemžēl manā īpašumā vēl nav skaistais burtas salonā nopērkamais jaunais putekļu sūcējs, bet man ir šāds, un tad es noņemu adatu platīti, mazliet skaņa, un izsūcu visu, es jau te no rīta bišķiņu pasūcu, izsūcu visur puteklīšus, paskatos, vai nav kādi diedziņi kaut kur iesprūduši vai kaut kas, lai mašīna ir tīra. To labāk veikt ir, kamēr mašīna nav ieslēgta, tāpēc es parasti to daru no rīta pirms sāku darboties. Izšūšanai atsevišķi es esmu piepirkusi taisnā dūriena pēdiņu ar mazo caurumiņu, nevis plato atveri. Ļoti patīk šeit šīs adatu platītes izņemšana un ievietošana, ka tas notiek vienkārši augšējā labā stūrī šeit ir zīmīte, piespiežot, var ērti noņemt un ērti uzlikt un nav nepieciešams skrūvgriezis. Tātad arī izšūšanas pēdiņa ir vajadzīga tieši. Ievietojam izšūšanas pēdiņu un apakšā vajadzētu saeļļot. Es esmu labi pastrādājusi iepriekš un vajadzētu saeļļot un paskatīties, vai šeit arī nav kaut kas netīrs. Ne, nu tur ir viss tīrs. Man vēl ir šī oriģinālā eļļiņa. Skatāmies arī instrukcijā, jums ir parādīts, kur ir jāsaeļļo. Šeit kuģītim ir iekšā divi tādas vietiņas, kur pilītei eļļiņas uzliek. Tur tāds filcīts redzams. Nu, lūk, un iekam kuģīti atpakaļ. Dažreiz tas tā uzreiz tik ātri nesanāk, klikt un gāja vietā. Un es arī esmu iegādājusies speciālo izšūšanai dzelteno kuģīti, jo tad ir precīzāks tas spriegojums izšūšanas laikā un nav jāregulē atsevišķi ekrānā, lai dabūtu to pareizo spriegojumu, lai izšūms ir kvalitatīvāks. Un, jā, apakšā izšūšanai, protams, ir, man ir pavisam maz, ir jāatjauno, jāuztina būs speciālais apakšējais diegs. Spolīti tādu nelikšu iekšā, ielikšu tikai šo te dzelteno kuģīti un
vāciņš ir jāiztaisa ciet šai mašīnai, jo, ja jūs aizmirsīsiet aiztaisīt vāciņu, viņam ir sensoriņš, kas brīdina, ka beidzās apakšā diegs, un ja vāciņš paliek vaļā, jūs aizmirstat kādreiz procesa laikā aiztaisīt, tad mašīna var pateikt, ka jums ir beidzies apakšējais diegs, bet pārbaudat vispirms, vai tiešām nav palicis vienkārši vāciņš vaļā šis te, kas nāk priekšā. Ja tas ir vaļā, aiztaisiet, nospiediet uz ekrāniņa zaļo ķeksīti un varat turpināt izšūt. Šai mašīnai izšūšanas modulis ir jāpiepērk atsevišķi klāt. Viņa ir 2 vienā, ar viņu var gan šūt, gan izšūt, bet pērkot uzreizi nāk tikai šūšanas daļa. Izšūšanas moduli, Berninas moduli piepērk atsevišķi, un kas nāk, kādi rāmji nāk līdzi. Līdzi oriģinālā nāk šādi te 2 rāmji, maziņais 10x12, manuprāt, centimetris var arī sajaukt, bet no apmēram tā, un ovālais rāmis, kas ir 145x255 mm, manuprāt. Es tiešām varu mazliet sajaukt, bet, tā vajadzētu būt. Berninas rāmjiem, lai neievietotu iekšējo daļu rāmim nepareizi, paskrovējam vaļā, viņš sadalās 2 daļās, un Bernina rāmjiem ir ļoti labi. Šeit apakšā ir tādi, parādīšu, ir tādi 3 stūrīši. Viņiem ir jābūt, kad ievieto iekšējo daļu vienam pret otru, nevis šādi otrādi. Šeit tā forma ir vienāda, bet šādi vienalga nav pareizi, precīzi, tāpēc tur tie 3 stūrīši ir parādīti, ir jāievieto viens pret otru, un tad iekšējā daļa ir ievietota pareizi. Lūk, komplektā nāk šādi 2 rāmji. Protams, ir iespējams nopirkt vēl papildus visādus rāmjus. Ir pavisam maziņais rāmis nopērkams šāds, kas ir pavisam maziem izšuvumiem. Tur kādi Latvijas karodziņi maziņi vai tiešām mazs izšuvums vai kāds maziņš logo, monogrammas, kaut kas tāds. Manuprāt, vai nebija 5x7 cm, es tiešām šobrīd tos izmērus precīzi neatceros. Un tad, protams, ir nopērkami arī lielāki rāmji. Man ir, lūk, šis te Megahūp 15x40 cm. Es domāju, ka es jums nezinu, vai šajā reizē, bet parādīšu, kā ar viņu darboties, jo tur tieši šai 5. sērijas mašīnām ir mazlietiņu jāiemanās. Es zinu, ka kādreiz gadās meitenēm nesanāk uzreizi, tur ir mazliet jāiemanās un tur jāpārliek tas rāmis uz, viņam ir 3 pozīcijas, jo mašīna 40 cm garumā neatpazīst. Es domāju, būs atsevišķi iespējams apskats par šo te rāmi, kā ar viņu darboties. Protams, vēl ir magnētiskie rāmji, kuri man nav. Un ir vēl mazliet lielāks kā šis ovālais rāmis, ir arī vēl tāds rāmis nopērkams klāt. Tā kā burtu salons veikalā ir visādi rāmi, ja nav uz vietas, viņus vienmēr var pieteikt, pasūtīt, var visādus iegādāties. Pievienosim izšūšanas moduli, tas ir pavisam vienkārši. Šeit ir modulim ir savienojuma vietas, un šeit ir pretī mašīnai. Tur ir jāskatās, jāievieto precīzi, un modulis vienkārši jāpiespiež klāt. Kad gribat noņemt nost, šeit ir galā modulim ir tāda nospiežama podziņa, vienkārši nospiež podziņu un ņem moduli nost. Liekam moduli klāt un slēdzam mašīnu iekšā. Mašīna slēdzās, nav nekāds satraukums, jo uzreiz ekrāniņā nekas neparādās. Mašīna slēdzās lēnām, nesteidzīgi. Gaidām, kamēr mašīna ieslēgsies. Mašīna ir tik tālu ieslēgusies, un šeit ekrāniņā mašīna parāda, ka ir nepieciešams nolaist šūšanas zobiņus lejā.
viņš arī rāda, kur jānospiež podziņa. Nospiežot podziņu, šis paziņojums pazūd. Viņa jau saprot, ka zobiņi ir nolaisti. Tātad pievienoju kameru, pieliku mazliet tuvāk tieši ekrānam, jo mēs šobrīd apskatīsim tieši, ko var izdarīt un kas ir redzams ekrānā. Nu, lūk, pašā sākumā, izšūšanas daļas sākumā, jūs redzat 3 mapītes, ir alfabēti, izšūšanas dizaini un ir mapīte ar sirsniņu. Tur jūs varat saglabāt sev mīļākos dizainus, kurus jūs zināt, ka jūs izšūsiet atkārtoti, lai nav viņi jātur USB zibatmiņā. Tad ir iebūvēti, protams, alfabēti, 7 veidi, dažādi alfabēti. Ir iebūvēti ļoti daudz dizaini. Kas te ir vairākas mapītes, zem kurām ir redzams, kādi dizaini ir pieejami. Zem katras mapītes apakšā ir ļoti daudz dažādi dizaini. Aizgāju par tālu ārā. Nu, pieņemsim šeit vēl visādi skaisti ziedi. Tā kā arī bez interneta, ja jums sākumā nav pieejami citi dizaini, tad šeit arī pašā mašīnā ir diezgan daudz dažādi dizaini, kur sākumā izšūt un patrenēties. Un tālāk, protams, jūs dizainus varat pievienot arī ar USB zibatmiņas palīdzību, kā to daru parasti es. USB zibatmiņu nav nepieciešams pirkt dārgāko, jaunāko. Iesaku USB zibatmiņu tieši 2.0 versiju veco, lēno veikalā jums piedāvās labāku, jaudīgāku, bet jums šajā gadījumā tas nav vajadzīgs, jo ir mašīnas, kuras vispār jaunās zibatmiņas neredz. Jūs nopirksiet zibatmiņu un mašīna viņu neredzēs. Tieši tāpatās arī nevajag lielu apjomu, pietiek ar nelieliem apjomiem. Man ir 32 GB zibatmiņa, tā ir milzīga, nav vajadzīga tik milzīga, pietiek ar 1-2 GB, pilnīgi noteikti. Ja jums mājās mētājās kāda vecā zibatmiņa, jūs to droši varat izmantot. Nu, lūk, tātad, un šeit mums ir USB zibatmiņa, kur ir jums no datora saglabātie dažādi dizaini. Arī manā gadījumā šeit ir diezgan daudz dažādi dizaini. Es ik pa laikam viņus izdzēšu, jo mašīnai arī nepatīk, ka to dizainu tur ir par daudz. Tā kā neturiet dizainu. Tāpēc arī USB zibatmiņa nav nepieciešama liela, un tur nav nepieciešams turēt dizains. Principā, ja jūs zināt, ka jūs šo dizainu vairāk neizšūsiet, tad jūs viņu droši varat dzēst ārā no zibatmiņas. Drošības pēc saglabājiet viņu datorā, saglabājiet kaut kur mākoņkrātuvēs, ja nu jums viņu vajadzēs tomēr, jūs viņu ieliksiet atkārtoti, bet zibatmiņā daudz dizainus neturiet. Izvēlēšos vienu dizainu, lai jums parādītu tālāk, ko varat darīt mašīnas ekrāniņā. Paņemsim šo skaisto dizainu. Nu, lūk, pirmais jau, ko mašīna pati nosaka, kāds rāmis būtu vēlamākais šī dizaina izšūšanai. Šajā gadījumā tas ir Bernino ovālais rāmis. Mēs varam paņemt šeit, paskatīties rāmjus. Šeit jūs mašīnas šajā sadaļā varat apskatīties vispār kādus rāmis jūs šai mašīnai varat nopirkt un pievienot. Komplektā B570 nāk 2 rāmji, ko es jums jau rādīju, bet iegādāties atsevišķi vēl varat, lūk, ir mazais, pavisam maziņais rāmītis, ir speciāls cepuru rāmis, šis mīdi nāk jums jau komplektā, tad ir speciālais rāmis, kas ir paredzēts, piemēram, gatavu jau maisiņu ērtai izšūšanai. Viņam ir savādāks
savienojums, un savādāk liekas šis izstrādājums virsū. Ovālais rāmis, ko jau mašīna piedāvāja, kas ir šim dizainam piemērotākais, tas arī nāk mašīnai komplektā. Tad ir midi rāmis, kas ir mazliet lielāks, vispār diezgan jūtami lielāks. Un ir mega rāmis, kurš arī nenāk komplektā, kas ir jāpērk atsevišķi. Es jums jau rādīju, man šāds rāmis ir. Šādus te rāmjus var pievienot šai mašīnai. Tā, uzliksim atpakaļ izvēlēšos ovālo rāmi, lai ir tā kā mašīna piedāvāja. Tad šeit apakšā jums ir apakšējās spolītes simboliņš. Viņš parāda, sāk mirgot, ja tuvojās tas brīdis, kad beigsies jums apakšējā spolītē diegs. Tālāk ir adatu platīte. Kāpēc viņš man saka nolaist? Zobiņi. Nē, tā nav adatu platīte, tie ir zobiņu nolaišana. Kļūdījos drusciņi, es atvainojos. Viņš parāda, kurā vietiņā ir jānolaiž šūšanas zobiņi. Tā, to varam ciet. Adatu platīte ir šeit, šis nākamais. Uz izšūšanu es, ja nomainu adatu platīti uz taisnā dūrienu platīti, es arī šeit uzspiežu uz to platīti konkrēto, jo tas ir, principā, es to daru drošībai, tā kā pēc tam es lieku šūšanas daļu un gribēšu šūt, piemēram, kādu dekoratīvo dūrienu, zigzagu vai kādu ko, viņš jau automātiski mašīnas saprot, ka ir nepareizā adatu platīte, un viņi vienkārši neļaus šūt un neļaus nolaust adatu un nodarīt skādi arī mašīnai. Tāpēc es parasti šeit nomainu arī tieši, ka ir uzlikta taisnā dūriena platīte. Šeit jūs varat izvēlēties dažādas adatas, izšūšanai ir parastā adata, un šeit jūs varat šajā te sadaļā paskatīties, šeit ir, jūs varat uzstādīt, ierakstīt mašīnas atmiņā, kādu adatu jūs esat ievietojuši mašīnā. Šeit, protams, nav visi adatu veidi. Adata, kuru es izmantoju visbiežāk, kas man šķiet universālā adata, ir Top Stitch adata. Man viņa patīk gan izšūšanā, gan šūšanā. Viņa šeit nav. Bet tad es arī lieku, ka universālā adata, un es pati atceros, ka universālā adata man ir principā Top Stitch adata. Bet šeit, braucot, ir dažādas adatas, kuras jūs varat uzlikt, un pēc tam šeit ieiet un apskatīties, tieši tā es arī biju uzlikusi. Man ir Top Stitch 80. izmēra adata, tāpēc man šeit deg balts, un 80. izmērs arī ir iekrāsojies balts. Ja jūs to ir labi izdarīt, jo reāli jūs aizmirsīsiet, kādu adatu jūs ievietojāt. Ja jūs lietojat vairāk veidu adatas, to ir labi izdarīt šeit, jo jūs varat ieiet apskatīties, kāda adata ir ievietota mašīnā, un saprast, vai jūsu nākamajam projektam šī adata būs piemērota. Tālāk par rāmjiem jau es rādīju, un tālāk ir pēdiņa. Ir arī jāapstiprina, ka jūs nomainījāt izšūšanas pēdiņu. Visbiežāk komplektā nāk līdzi, pērkot izšūšanas moduli, un visbiežāk izmantot tieši 26. pēdiņu, kas ir izšūšanai paredzēta. Un augšā ir spriegojuma, regulēšana. To it sevišķi sākumā es neieteiktu darīt, jo principā parasti viss ir kārtībā ar spriegojumu. Atsevišķos gadījumos pie kaut kādiem konkrētiem materiāliem varētu būt, ka ir jāpamaina, bet vispirms neko sākumā nemainām, šujam, izšujam un skatāmies, vai ir nepieciešams mainīt šo spriegojumu. Un tālāk šeit jums ir šīs dizaina lodziņš atverams, tālāk ir krāsu paletīte. Tur jūs redzat, kādas krāsas ir piemērotas šim. Šeit jūs varat nomainīt tā, kā tur bija. Jā, šeit uzspiežot, jūs varat nomainīt gan diega
firmu. Es pārsvarā izmantoju Madeira diegus, gan poliestera, gan tā Madeira bija, gan viskozes, kas ir Madeira rajon, gan poliestera Madeira polineon diegus. Un šeit jūs varat nomainīt, piemēram, šeit redziet, ir tādas brūnas tās kājiņas. Lai redzētu nomaiņu, es uzspiedīšu lūku sarkanu, un tur parādījās ekrānā sarkans. Tas ir, ja ir jums nepieciešams. Ja jūs gribat redzēt, kā izskatīsies tas dizains ar citām krāsām, jūs šeit tās krāsas varat pamainīt konkrētajai daļai. Un uzspiežot uz nākamo, vai arī šeit ar bultiņām jums šeit iezīmējās, kura daļa ir izgaismota, un ar kādu diegu, kādas firmas tur atkal sanāk braukt līdz tās firmas diegiem šeit, ko jūs izmantojat, un tad mainīt krāsas. Principā es šo neizmantoju. Ja es gribu mainīt kaut kādas krāsas, es viņas nomainu jau datorprogrammā, jo man tā ir ērtāk, bet principā es vienkārši pati izšūšanas laikā, ja es neizvēlos konkrētos toņus, kādi ir paredzēti dizaina veidošanas procesā, es vienkārši viņus lieku tādus, kādus es vēlos. Ejam atpakaļ uz aktīvo izšūšanas lodziņu. Un šeit vēl ir, sāksim ar to, ka vēl ir iespēja izšūt nevis vienu dizainu. Protams, jūs varat mašīnā pievienot vēl citus dizainus, tad nospiežot šeit jums rādās tas dizains, kas ir ielikts, un nospiežot uz plus podziņu, jūs varat vai no USB zibatmiņas pievienot, vai kaut ko no mašīnas, piemēram, pievienot vārdu. Paņemsim šādu, ierakstīt vārdu, tālāk es gribu mazos burtus, ierakstu vārdu, apstiprinu un pievienoju šeit apakšā, kaut kur pieņemsim. Ar regulatoriem ir vieglāk, manuprāt. Var visādos veidos, var ar zīmolīti pārbīdīt dizainu un var ar šiem universālajiem regulatoriem. Un šādi jūs varat pievienot klāt un savietot vienā izšūšanas laukā vairākus dizainus. Informācijas taustiņu vēlreiz iededzies šeit ir dzeltens, jo es mainīju atrašanās vietu savam vārdam. Šeit jūs nospiežot atsevišķi šos te dizainus, jūs tagad ar viņiem varat darboties, viņus pārvietot. Redziet, bitītei nav dzeltens, bet manam vārdam ir dzeltens, jo viņš nav centrā, bet ir pārvietots. Jūs šeit šādā veidā varat redzēt, vai jūs esat veikuši izmaiņu jebkādu dizainā. Tad paņemšu dizainu, ar kuru es vēl neesmu neko darījusi, bitīte. Tad šis lauciņš ir, jūs varat dizainu pārvietot uz augšu uz leju. Es to daru parasti ar regulatoriem. Ja jūs saprotat, ka jūs gribat atgriezt dizainu centrā, tā kā viņam ir oriģināli, vienkārši uz šīm izmaiņām uzspiežam un viņš atgriežas centrā. Tālāk, nākamais ir dizaina rotēšana. Bet, jūs skatāties, redziet, šeit ir tikai man izcelta bitīte, vārds nē. Tātad mēs darbojamies tieši ar dizainu, kas ir izcelts, nevis ar abiem reizē. Mēs varam pagriezt šādi, izšūt nevar, pagriežam vēl, šis pagriež uzreiz pa 90 grādiem. Ja jūs gribat pagriezt pa nelielam daudzumam, pa dažiem grādiem, tad izmantojam šos te regulatorus. Un atkal saprotat, ka nē, jums sākuma stāvoklis patika labāk, nospiežam uz šīm veiktajām izmaiņām un viņas atceļās visas. Un lūk, tālāk. Nākamais ir izmērs. Šeit, ja vidū deg balts, viņš ir aktivizēts, jūs dizainu proporcionāli palielināsiet vai samazināsiet gan garumā, gan platumā. Viņš palielināsies uzreiz abi skaitļi. Un tāpat uzspiežot uzreiz abi
aizies sākuma stāvoklī. Jūs šo funkciju varat izslēgt, redzēt, šeit vairs nedeg balts, un tagad jūs varat mainīt, neuzspiežot, ar augšējo jūs mainat platumā, un ar apakšējo jūs mainat šo izmēru garumā. Jūs varat arī tikai vienā veidā mainīt, ja jūs tur gribat izstieptu vai nē, bet, lai būtu kvalitatīvi, labāk to darīt proporcionāli. Un kas mums ir tālāk? Tālāk ir spoguļraksts. Spoguļraksts horizontāli un spogulis vertikāli. Nākamais ir kopija. Uztaisījām vēl vienu bitīti. Mēs viņu neredzam. Ar bitīti to nav ērti darīt. Izdzēsīšu to vienu bitīti. Ērtāk to būs redzēt tieši ar vārdu. Es vārdam uztaisu kopiju. Un redziet, man ir šeit apakšā. Viņš vienkārši nav izcelts, jo ir vārds šeit apakšā un ir arī kopijas vārds šeit augšā. Nevēlamo mēs varam, iezīmējot nevēlamo dizainu, mēs uzspiežam uz miskastītes un izdzēšam nevēlamo dizainu ārā. Piemēram, es tomēr gribu tikai bitīt, es vārdu negribu, tikai pārliecināties, ka nestrādā tā. Šeit jūs apskatīties varat visu dizainu, un es izgaismoju bitīti un izgaismoju savu vārdu. Es vārdu dzēsīšu ārā, lai paliek tikai bitīte. Un šādi jūs varat variet, darboties, kamēr jūs saveidojat to dizainu, sakombinējat tā, kā jums būs patīkami izšūt. Nākamais ir check, kad mašīna atzīmēs jums, kādā vietā uz rāmja būs, viņš apbraukās apkārt, kādā vietā jums būs šis dizains, lai to veiktu. Es uzlikšu pēc brītiņa rāmju un parādīšu, kā tas darbojās, jo bez izšošanas rāmja to nevar izdarīt. Un tālāk vēl pēdējais, kas ir šai mašīnai, jūs varat mainīt izšošanas blīvumu, bet arī šo es tomēr ieteiktu atstāt oriģinālu un tikai tad, ja jūs jūtat, ka ir nepieciešams to mainīt. Tātad es paņēmu ovālo rāmi, ko mašīna prasa šim dizainam. Paņemam šo check. Uzliekam rāmi. Es neievietoju rāmī ne stabilizatoru, ne audumu. Vienkārši tīri rāmi, vienkārši grūti izdarīt šobrīd bija, lai parādītu, kā darbojās šis check. Viņš izbraukā. Un tagad uzspiežot uz bultiņām. Tā, kāpēc nedarbojās? Viņš nebrauks, jo stūrītis ir ārā no rāmja laukuma. Dizains pats iet rāmī, bet tā kā rāmis ir ovāls, tad šajā gadījumā šo nesanāk izdarīt. Bet jūs varat apskatīties, kur ir dizaina centrs. Tas ietilpst rāmī. Un tālāk ar šiem regulatoriem, viņi darbojās atkal pagriezīšu mazliet, ar šiem universālajiem regulatoriem. Jūs varat vēl šeit noregulēt, ja jums šis dizains ir nepieciešams, lai atrastos rāmī citā vietā. Piemēram, ja jūs esat ierāmējis audumu, nav trāpīts centrs tieši centrā, vajag mazliet pabīdīt konkrētajam apģērba gabalam, tas pārsvarā jau uz gatavu vai piegrieztu gabalu, pamainīt tomēr to vietu, tad šeit jūs to varat darīt. Un skatāmies, tiklīdz mēs izbraucam ārā, dizains izbrauc ārā no izšošanas laukumam, tā iedegās sarkans apkārt rāmim, arī šeit startpodziņa sarkana, un tas nozīmē, mašīna vienkārši neļaus uzsākt izšošanu, kamēr neesat veikuši izmaiņas atpakaļ, lai varētu izšūt. Tā. Un tālāk šeit mēs visu apskatījām. Tā.
nu ne jau tur, tātad šeit, ne tur gribēju uzspiest, un mēs varam doties uz izšūšanu. Un, kas ir redzams šeit, jau konkrēti ar izšūšanu parādās vēl papildus līnija. Pirmais augšā mēs apkārt dizainam apšujam, varam apšūt rāmu, piestiprinot audumu pie stabilizatora, nospiežot vēlreiz. Rāmis tiks apšūts apkārt pašam rāmim pa perimetru, nevis tikai dizainam. Nospiežot vēlreiz, mēs atbrīvojamies, izslēdzam šo funkciju, rāmis apkārt netiks apšūts, šos uzreiz dizainu. Nākamā iespēja, jūs vēlreiz varat pārvietot savu dizainu, vai nu arī uzspiežot atpakaļ uz veiktajām izmaiņām, atgriezties, kad dizains ir centrā, vai arī atkal ar regulatoriem pieregulēt, kurā vietā jums šis dizains tieši rāmī jau ievietotajiem izstrādājumiem ir nepieciešams izšūt. Tālāk nākamā iespēja ir kontrole, kad jums pārtrūkst diegs, jūs varat paiet atpakaļ, man šeit nav iespējams, tas ir izšūšanas laikā, paiet ar regulatoru, griežot uz pretī pulksteņa rādītāja virzienam, jūs paiet kādus dūrienus atpakaļ. Tālāk ir ieslēgt vai izslēgt diega nogriešanas, automātisko diega nogriešanas funkciju. Jūs varat viņu izslēgt, šādi, kad nedeg ir izslēgts, un diegu mašīna nenogriezīs, jums visi pārstaipi būs jānogriež manuāli, un šādi tas ir ieslēgts. Tālāk nākamais, jūs varat nešūt dizainu krāsainu, jūs varat visu šūt vienā krāsā, un tad mašīna, ja jūs šo funkciju ieslēgsiet, mašīna pati neapstāsies tajās vietās, viņa vienkārši turpinās šūt, jūs varat ieslēgt šo funkciju, un jums dizaini izšūs vienā krāsā. Un tālāk mums ir tālāk mums ir iespēja ieslēgt zaķīšu ātrumu. Tas ir ļoti, ļoti ātrs ātrums. Skatieties, vai jums to vajag. Nevienmēr arī ir labi slēgt šo zaķīšu ātrumu, jo, nevienmēr tas nozīmē, ka nevienmēr būs izšūms kvalitatīvs. Tad izslēdzam šo te funkciju. Tā, šeit man nerāda aktīvu, jo man neatkārtojās krāsas, bet šeit vēl ir apakšā lauciņš, kas ir man neaktīvs. Tātad vienkārši es pastāstīšu par šo pēdējo, kas man šobrīd nav aktīvs. Ja jums ir dizains, jūs, piemēram, ieliekat divus vienādus dizainus, un viņiem ir dažādas krāsas, ja jūs gribat, lai tās krāsas izšujās, piemēram, abiem dizainiem uzreiz baltās, pēc tam abiem dizainiem dzeltenās, sarkanās, tad jūs ieslēdzat šo funkciju, un viņš izšūs uzreiz vienlaicīgi. Ja jūs šo funkciju neieslēgsiet, tad jums viņš izšūs vispirms pirmo ievietoto dizainu no sākuma līdz galam, un pēc tam otro dizainu no sākuma līdz galam viņš izšūs. Bet ir ļoti uzmanīgi ar šo funkciju, jo dažreiz sarežģītākos dizainos ir ļoti svarīga tā krāsu secība, un ja jūs viņu ieslēgsiet, tad var gadīties, ka izšūsies nepareizā secībā, un dizains nebūs tāds, kāds viņš ir izveidots. Tā kā ar šo funkciju arī ir uzmanīgi un jāzina, kurā brīdī viņu drīkst slēgt iekšā un kurā nē. Un, piemēram, ja jūs nevēlaties izšūt pirmo soli vai paskatīties, kādi soļi, kādas krāsas, jūs šeit vienkārši spiežot uz šīm bultiņām, pārbraucat uz katru nākamo krāsu, un tāpatās arī atpakaļ jūs varat aizbraukt līdz pirmajai. Šeit sākumā jums pie spulītes rāda, tā ir pirmā krāsa, otrā krāsa, trešā krāsa. Ja jūs braukājāt, tad atceraties, ja jums vajag uz sākumu, aizbraucat atpakaļ līdz šai pirmajai krāsai. Es tomēr izlēmu jums parādīt, kā darbojās tā funkcija, kas man bija neaktīva, kad es filmēju iepriekšējo fragmentu, un izšūšu divus dizainus, parādīšu, kā viņus es salieku kopā, un kā darbojās šī funkcija diegu krāsu izšūšana pēc kārtas.
Nu tātad es izvēlēšos no OSB zibatmiņas. Es izvēlēšos uzšūšu kopā ar jums 2 ezīšus. Man viņi ļoti, ļoti patīk. Un pierreiz tas būs labs darbs. Tie atkal krāsies mantiņas drosmes kastei bērniem. Nu, lūk, 1 ezis mums ir, bet es gribu izšūt 2 ežus. Pirmām kārtām es jau zinu, ka man viņu vajadzēs pagriezt pa 90 grādiem. Es aizeju, pagriežu pa 90 grādiem. Un kāpēc es eju ārā un uztaisu ezim kopiju. Man ir 2 eži. Aizeju uz rāmjiem, izvēlos rāmi. Ovālo rāmi šajā gadījumā. Es jau vienkārši iepriekš esmu šuvusi, līdz ar to es zinu, ka tieši eži ies ovālajā rāmī 2 gabali. Un tagad es, mūždien man pašai gadās sajaukt šos te, šīs te pogas, pavirzu ne tur. Mums vajag, lai viņi nepārklājas, lai nav viens otram virsū. Tātad vienu ezi pabīdu uz leju. Un otru ezi pabīdu uz augšu. Tā kā šīs ir mantiņas un viņām ir jānogriež apkārt audums mazliet atstājot, tad svarīgi ir, lai viņi šeit nesaskarās, lai ir mazliet attālums starp ežiem, lai jūs varat nogriezt atstājot nelielas vīles tiesas. Nu, lūk, vairāk neko mainīt man šeit arī nevajaga. Ejam uz izšūšanas sadaļu. Tā, uzlikšu es rāmi un apstiprinu, ka man ir uzlikts ovālais rāmis. Nu, lūk, tā kā es esmu sakārtojis tā, pirmais ezis izšūsies apakšējais, otrais augšējais. Un redziet, šobrīd šeit ir šī aktīva poga, kura iepriekš nebija aktīva. Tālāk ir tā, ka tagad es, protams, pati taisīju šo dizainu. Es zinu, ka austiņas, kājiņas un rociņas, es viņas uztaisīju vienā krāsā, bet man ir svarīgi, lai austiņas un kājiņas izšujas pirms es uzlieku aplikāciju. Tāpēc es aiziešu vēlreiz uz informāciju un ne uz informāciju, kļūdījos. Redziet, tā gadās arī ikdienā strādājot šeit uz krāsu maiņu funkciju. Tātad otrās man izšujās šeit parādās spilgtāk austiņas un kājiņas. Tās man vajag, lai izšujās atsevišķi un rociņas ir šīs. Man vajag, lai viņas izšujās pēc tam, kad ir uzlikta aplikācija, citādi izšūsies viss kopā, rociņas būs apakšā, uzlikšu virsū aplikāciju audumu, un vienkārši rociņas nebūs redzamas. Tas arī ir viss. Nu, lūk, bet dizainu veidojot, es par to nepadomāju, un uztaisīju, ka tas ir viss vienā krāsā. Ja es gribu izmantot šo funkciju, lai šuj tās krāsas secīgi, man rociņu krāsu vajag nomainīt, un es viņu šeit vienkārši uzlikšu citu. Tā, gan pirmajam, gan pēc tam otram lācītim. Tā, šīm vajadzētu būt, otram lācītim. Arī tur es nomainu krāsu. Nu, lūk, šeit viss ir sadarīts. Tagad varam iet atkal uz izšūšanas daļu. Un, lūk, parādīšu šeit pa posmiem staigājot, jūs ļoti labi redzēsiet. Izšūsies pirmā krāsa. Iezīmēts ir 1 ezītis. Otrā krāsa ir austiņas kājiņas, un šādi pa posmiņiem izšujās tikai 1 ezītis. Redzams, Un aizejot tālāk, apšujās ezītim rāmis, un tad sāk pēc tam tālāk jau pie 13. soļa izšūties otrs lācis. Lācis, ezis. Nu, lūk, aiziešu atpakaļ uz pirmo soli lēnītēm. Tā, 3, 2 un 1. Un ieslēdzu šo te
pogu, redziet, uzreiz izgaismojās, izšūsies jau pirmā krāsa, izšūsies gan vienam, gan otram ezim. Tāpat arī austiņas un kājiņas izšūsies uzreiz vienam ezim un otram. Ja es nebūtu nomainījusi rociņu krāsu, tad šajā brīdī man parādītos arī, ka izšūsies rociņas. Tā kā, tas ir, tāpēc es saku, ļoti jāpārzina dizains, ko jūs izšūsiet, lai viss būtu pareizā secībā, jo šajā dizainā tiešām ļoti labi, ka es paņēmu tieši šo dizainu, jo šeit es varu parādīt, kāpēc ir svarīgi vienmēr pasakot līdzi ne visiem dizainiem bez kādas krāsu nomaiņas vai kā, nederēs šī funkcija ieslēgšanai, jo jūs varat pazaudēt kādu detaļu dizainā izšūs kaut ko apakšā, ko vajag izšūt pa virsu. Lūk, un šādi mēs varam, redziet, atkal izšūsies abiem ezīšiem kopā, un šādi mēs varam izšūt vienlaicīgi divus dizainus, nevis vispirms vienu, un pēc tam otru. Tas atvieglo diegu maiņas laikā. Jums nav katram ezim jāmaina, katram dizainam, manā gadījumā tie ir reži, bet katram dizainam jāmaina visu laiku. Vispirms vienam visas krāsas, pēc tam otram visas krāsas. Tas ir izšūšanas ērtība. Tas ir ļoti ērti šādā veidā. Dizains ir sagatavots. Izšūšanas rāms ar audumu arī. Liekam iekšā un sākam izšūšanu. Tā, sāksim ar, ziniet, es apšūšu, vispirms parādīšu tā, uzliksim funkciju, ka apšūsies audums apkārt rāmim, lai piestiprinātu šo audumu. Principā šis audums ir ļoti tāds, viņam ir laba saķere un nekas tur blīvs nav, viņš labi turēsies savā vietā, vienkārši, lai parādītu, kā tas notiek, es uzlikšu apkārt rāmīti, lai sadiedz, lai piediedz audumu pie stabilizatora. To es daru parasti lēnākā ātrumā, ja vajag vēl ātri piekoriģēju kaut ko, bet uzmanīgi nevajag iešūt pirkstos. Pirksti ir jāsaval, jāpieskata. Tā kā jābūt uzmanīgam, jo mašīna ir jaudīga un var ļoti labi izšūt cauri arī jūsu pirkstām. Lūk, un sākam izšūt ezīti. Viņš apšūs vispirms apkārt. Te jau var lielāku ātrumu. Man ļoti patīk regulēt šai mašīnai ātrumu, ka to var izdarīt šeit izšūšanas laikā. Tiešām tas ir ļoti, ļoti ērti. Viņš iezīmēs vietiņu, kur atradīsies abi ezīši. Un papildus tiek arī piestiprināts vēl audums tajā vietā. Šajā brīdī tātad varu parādīt situāciju, ka es nonācu atkal līdz vienai problēmai, līdz ar to es nedaudz dabūšu padarboties ekrānā ar dizainu. Vienkārši pamainīt secību, izšūšanas secību, nekā sarežģīta. Šajā mirklī viņš vēlas izšūt, tā ir uztaisīts izšūt austiņas un kājiņas, lai viņas pēc tam pārklātos ar aplikāciju. Audums ir pūkains, vajadzētu likt ūdeni šķīstošo plēvi, bet man nav jēga likt plēvi, jo tad tā plēve būs pēc tam zem aplikācija auduma, un tas nav nepieciešams. Līdz ar to es paiešu solīti tālāk. Tā, es parādīšu ekrāniņā, arī tā es pārvietošu mazliet kameru. Un tā, es ekrāniņā pavirzīšu uz priekšu un vispirms piešūšu aplikāciju, un tad paiešu atpakaļ un parādīšu jums visu secībā, kā es daru. Lūk, es piešuvu aplikāciju audumu, bet tikai ar to pirmo posmiņu, kur tikai apšuju apkārt piestiprina aplikāciju audums, un viņš ir jānogriež.
Šajā brīdī es nogriezīšu audumus un aiziešu atpakaļ līdz austiņām un kājiņām, lai viņas pašu apakšā pēc tam zem šī dūriena, skaistā dūriena, kas pēc tam apšūsies, zem satīna dūriena, kas apšūsies apkārt aplikācijai. Nu, lūk, audums ir apgriezts, uzliku atpakaļ, neko vēl ekrānā nedarīju, un es aizeju atpakaļ līdz tam solītim, kur šūs austiņas un ķepiņas, ņemu plēvi un lieku pa virsu plēvi, mainu diegu nepieciešamo un šūšu principā var vēl izdarīt tā, lai arī plēvi tagad labi piestiprinās, paiet atpakaļ vispār līdz pirmajam solim. Es principā tā arī izdarīšu, lai plēve nav jātura, un apšūt tagad to rāmīti, lai arī plēve smuki piestiprinās, un viņa nekur nesamačkājās, un ir skaisti, kā man te plēve ir drusku par mazu. Mums jāpieskat, lai viņa paiet tur apakšā. Nu tā. Tā ir, kad nepaskatās un plēve. Plēve vienkārši nebija pa mazu, viņa vienkārši pabīdījās, kur nevajag. Nu, lūk, apšuvu rāmīti, šo mums vairs nevajag, austiņas un kājiņas vajag. Pagriežu atkal lielo ātrumu, jo šeit nekā tāda nav. Plēve ir labi piestiprināta, viņa nekur neaizbrauks. Un šujam austiņas un kājiņas. Austiņas un kājiņas abiem ezīšiem izšuvās. Tālāk ir atkal nonācis līdz punktam, kad iezīmē vietu aplikācijai. To jau es izšuvu, eju uz priekšu. Vieta, kad piešuva aplikācijas audumu, pēc kura es nogriezu, eju uz priekšu. Un, lūk, man vajag šo nākamo solīti, un es varu spiest šeit jau izšūšanu. Man ir ieslēgts zaķīša ātrums. Šobrīd es izslēgšu uz austiņām bija ok, bet šeit es tomēr šūšu parastajā ātrumā. Varat pavērot mazu lietu procesu. Man bija sarežģījumi pārplēsa bišķiņu plēvi. Es pabīdīju mazāku ātrumu. Tagad var šūt atkal ar lielāku. Lūk, nākamais solis. Atkal atbrauc atpakaļ pie pirmā ezīša. Un šī funkcija ir ļoti labā tieši šādos gadījumos, kad lai nav tā, ka jāmaina ir diegi uz vienu dizainu un pēc tam uz otru, bet tāpēc es arī rādu šo procesu, ka ir jāpārzina jau konkrētie dizaini, ko jūs šujat, lai nesanāk dizains nepareizi izšūts. Protams, varat vienmēr labot un pēc tam paiet atpakaļ uz šo soli, kurš ir bijis izlaists un piemeklēt to vietiņu, kuru vajag izšūt, bet tas nevienmēr ir ļoti ērti izdarāms, tāpēc, labāk ir šādi. Tā, vienkārši jābūt ļoti vērīgam, jāskatās, kādi dizaini ir un vai uz šo funkciju varat slēgt iekšā vai nē, vai ir nepieciešams kādas pārmaiņas, izmaiņas dizainā, kā es mainīju krāsas, jo citādi man būtu kopā ar austiņām izšuvušās rociņas, viņas būtu zem šī te jau uzliktā auduma, un viņas vienkārši neredzētu. Un, protams, es varu pēc tam aiziet atpakaļ, kad ir jau uzlikta aplikācija un atrast to vietu, kurā šuvās rociņa, bet tas jau būtu krietni sarežģītāk. Lūk, vēl viena lieta, ko es jums varu parādīt. Pēdējā diegu mājiņa, un man diegu mājiņa ir šeit paredzēta pavisam maliņā. Tagad man ir, es veiksmīgi, profesionāli netīšām aizķēru un nolauzu savu diegu ievērēju.
man tas ļoti nesagrūtina, lai gan šeit tāpatās aizver diedziņu, kad šeit ir izšūšanas bloks, ir ļoti nērti. Nu, lūk, un šādā situācijā, kad jums šeit un ar diegu ievērēju vispār nav iespējams, un šeit neiet līdz lejai, ar to nevarētu ievērt, un šādā situācijā pavisam vienkārši mēs aizējam šeit ekrānā uz sadaļu, kur ir rāmji, un šeit ir tādas podziņas, ka mēs varam pabīdīt rāmi pa kreisi vai pabīdīt uz augšu. Nu, man vajag, lai rāms pabrauc uz kreiso pusīti, lai es varu ērti ievērt diegu. Es šeit uzspiežu. Viņš gan rāda rāmi noņemt. Noņemu rāmi. Un viņš aizbrauc maliņā, un tad ir ērti var ievērt šo diegu, un pēc tam tā tuliņās turpināsim. Nu, lūk, diegu es ievēru. Tagad es spiedīšu šeit šo lodziņu nost, nospiedīšu starp pogu, man atbrauks atpakaļ vajadzīgajā vietā, paceļu pēdiņu un uzlikšu atpakaļ rāmi. Nu, lūk, šādi te, kad pavisam nav iespējams, jo ar diegu ievērēju tajā vietā pilnīgi noteikti nebūtu iespējams ievērt diegu, vēl ar tāpat pašam manuāli, jā, bet ar diegu ievērēju tas būtu grūti. Tad šādi te, jā, aizejot uz rāmju sadaļu, un pabīdot rāmi, izšūšanas bloku, ne rāmi, rāmi mašīna liek noņemt nost, izšūšanas bloku, pabīdot uz malu, var ērti ievērt diegu. Vēl viena lieta, ko atcerējos parādīt, man šeit uzliekot otru audumu pa virsu, šo cietmantiņas ir diezgan biezs. Šajā mašīnā ir iespēja pacelt pēdiņu uz augšu, lai mašīnai ir vieglāk šūt, lai neaizstum to audumu projām. Tātad pagriezīšu šeit mazliet pret ekrānu, ejam uz mājiņas simboliņu, ejam šeit uz zobratiņiem un ņemam izšūšanas rāmi. Nu, lūk, šeit mēs redzam dažādas lietas, te ir atsevišķi arī spriegojumu, kur var noregulēt. Šeit ir uzstādīt maksimālo ātrumu. Ja jūs noņemsiet mazliet nost maksimālo ātrumu, tad arī uz regulatoru uzgriežot maksimālo ātrumu jums nebūs tie 1000 dūrieni minūtē. Nevajadzēja iet pavisam ārā. Ejam atpakaļ. Šis nākamais ir izšūšanas dizaina pozīcijas uzstādīšana, to atverot. Tur ir rāmja kalibrēšana, pie šī mēs atgriezīsimies. Tālāk ir diegu apgriešanas funkcijas ieslēgšana un izslēgšana. Ja godīšu šo es mazliet neesmu izpratusi vēl. Tad ir diegu nostiprinājuma ieslēgšana. Man ir ieslēgts diega nostiprinājums, kad tiek nostiprināts dūriens. Tad ir diegu nogriešana ieslēgta. Šeit ir pie krāsu maiņas lai nogriež diegus. Otrais ir, ja jūs vēlaties, lai mašīna apstājas pēc dažiem dūrieniem, kad iesāk jaunu krāsu vai dizainu, mašīna apstājas pēc dažiem dūrieniem, lai jūs varat nogriezt šeit palikušos galus. Tad šo var ieslēgt funkciju. Man stāv izslēgta. Un šis ir tas attālums, kur noregulē pie kādiem pārstaipa garumiem, diegu pārstaipa garumiem diegi tiks nogriezti. Kas mums tālāk? Tālāk mums ir mērvienības maiņa, milimetri vai colas. Lūk, atgriežamies pie jau iepriekš minētā, ko es teicu. Šis te pa vidu.
Ar šo mēs varam paregulēt pēdiņas augstumu, ja mums ir kaut kas biezāks, kāds biezāks audums vai biezāks slānis, kur ir jātiek pāri, ir tādas situācijas, kad ir nepieciešams. Piemēram, ja jūs šujat mantiņu, tas ir kā piemērs, ja? Šujat mantiņu, kurai ir atsevišķi piešūtas, piemēram, austiņas, un tas audums jau ir biezs, un pēdiņam ķersies, netiks pāri, tad mēs varam uzlikt vai 7,5 vai 10 mm. Standartā tie parasti ir 4 mm standartā izšujot. Lūk, tā kā, ja man ir mazliet, es redzu, ka ir pa biezu, es varu uzlikt 7,5, bet pēc tam atceramies, ja jūs paregulējāt pēdiņu augstāk, pēc tam atceraties atnākt šeit atpakaļ un viņu noregulēt atpakaļ uz 4 mm. Atceramies. Tā, izējam ārā, maiņa, zobratiņi, izšūšanas rāmis un šeit vidējais. Un tad uzliekam vienkārši atpakaļ. Vēl ko mēs redzam šajā izšūšanas logā, ekrāniņā, ir pirmais šeit augšā ir izšūšanas ātrums. Ne ātrums, izšūšanas laiks. Tas mainās atkarībā no tā, kā jūs regulēsiet, cik ātri jūs izšūsiet. Un otrs apakšā, cik šī nākamā krāsa aizņems laiku. Šī apšūt rāmi būs zem minūtes. Tālāk apšūt ezīti arī būs 1 minūte. Aizbraucam tālāk, trešā krāsa jau šūsies 7 minūtes. Manuprāt, es jums visu parādīju, pastāstīju tieši, kas attiecās uz izšūšanas daļu. Noteikti veidošu tālāk turpinājumu arī ar šūšanu. Apskatīsim kādā brīdī vairāk šīs funkcijas. Bet šobrīd, tā kā tā ir izšūšana, šobrīd es domāju, ka ar šo mēs arī beidzam apskatu par šo mašīnu. Nevis par šo mašīnu, bet par šīs mašīnas izšūšanas daļu. Ezīši ir atgriezti, izgriezti uz labo pusi. Un vienu no ezīšiem es piepildīšu ar šiem te atgriezumiem mazajiem, kurus citur nevarētu izmantot. Viņi būtu metami miskastē, bet lai mazāk veidojās atkritumi, es šo mīksto audumu izmantoju arī kā pildījumu, un lai vienkārši būtu mazāk atkritumu. Lūk, pirmais video par Bernina B570 izšūšanas daļu ir galā. Šī video laikā tapa šīs 2 skaistās ežu meitenītes, kuras dosies uz kādas slimnīcas drosmes kasti un tiks iepriecināti 2 bērni. Tā kā piereizes ir izdarīts arī labs darbs. Ja tev patika mans video, priecāšos par tavu atbalstu, nospied īkšķīti zem šī video. Droši raksti komentārus, izsaki savu viedokli, pastāsti, ko tu vēlētos redzēt manos video un turpini man sekot, jo būs turpinājums gan par šo mašīnu, gan arī apskatīsim citas mašīnas. Paldies, ka skatījies! Lai tev forša diena!